Beidzot pie upes. Nu jā. 9 no rīta. Nē. Aigar? Tā, sveiki! Mēs esam atbraukuši beidzot pie upes makšķerēt. Mērķa zīves būs 3 līdekas. Labvakar! Līdeka. Saldūdens zils. Uzturās pa vienai. Nelielas koncentrācijas veido nārsta laikā. Mēdz ilgstoši uzturēties vienā rajonā. Novērota līdz 110 km tālu migrācija. Pārvietošanās ātrums 3 km diennaktī. Pamatbarība. Zivs. Rudeņos arī vargas. Var sasniegt 20 kg svaru. Breikši un Plaudis. Tauktā sauc par breiksi. Saldūdens vai puscaureļotāja zivs. Uzturas baros. Sevišķi lielas koncentrācijas veido rudenī, izvietojoties ziemošanas bedrēs. Ziemā mazaktīvs. Novērota līdz 440 km tālu migrācija. Pārvietošanās ātrums 14 km diennaktī. Pamatbarība pentos, īpaši hironomīdu kāpuri un zooplanktons. Var sasniegt 6 kg svaru. Un galvenā veidzela. Valdi? Veidzela. Tautā saukta par ļurdu, latīniski lota. Saldūdens zivs. Uzturās pa vienai. Nārsta laikā koncentrējās baros. Parasti uzturas slēptuvēs. Aktīvāka tumsā. Novērota līdz 400 km tālu migrācija. Pārvietošanās ātrums 6 km diennaktī. Pamatbarība pentos, zivis un vargas. Var sasniegt 5 kg svaru. Tas arī šovakar. Ziņās viss. Paldies, ka skatījāties. Uz redzēšanu. Valdi? Galvenā veidzela. Jā, galvenais mērķis ir veidzela. Jā, makšķerēsim ar fīderu, uz dzīvu ar pludiņu un vakarā tad uz veidzelu. Tās sistēmas mēs vēlāk tad arī nodemonstrēsim, kādas mums ir, vai ne? Nu jā. Imant, mums ir sistēmas. Jā. Nu tad sienam rīkus. Un sākam mūsu epizodi Rudens 2014. Tātad ir pagājis laiciņš, kopš esam ieradušies. Mums ir šādi tādi jautājumi, kā pareizi makšķerēt. Gribam piezvanīt vienam no vadošajiem Latvijas makšķerniekiem, kura vārds ir Normunds. Tātad zvanam Normundam. Kaut kā neceļ. Nu jā, droši vien arī kaut kur makšķerē. Gan jau pats. Varbūt negrib ar mums runāt. Halo, Normund? Tā arī laikam ir. Kad uzdod bieži jautājumu. Klau, Normund, mums ir jautājums, ar ko būtu jāsāk ierodoties vispār makšķerēšanas vietā? Sāksim ar to, ka izmēram krasta dziļumu. Tā tad jā, izmērījām dziļumu, ir kaut kādi 3 metri. Pasaka lūdzu, uz ko būtu jāmakšķerē? Nu, veids tāds, ka vajadzētu makšķerēt ar fīderu. Uz fīderu. Nē, nu labi. Nu, To jau katrs zina. To jau katrs zina. Varbūt tās kaut ko oriģinālāk ieteiktu. Katrā gadījumā tas viss princips kāds. Ko viņam tagad? Atvainojos, tev slikti sadzirdēju, ko tu teici? Nepatīk sūdās līdz ausīm sēdēt, pēc sevis sakopu. Jā, labi, sakopsim aiz savus, protams, kāda runa. Normund, un kādi tad šodien pašam plāni? Bet nu šodien mēs esam noskaņojušies sēdēt. Es jau sāku eksperimentēt ar attālumiem, ar vispārējiem, bet nu, patreiz vēl tādā pieļaujamā robežā. Un ar ko tad eksperimentē? Vēlreiz uztaisīt tādu pašu metienu. Ko tad dara tavi draugi? Tad esam tur klīst. Parunāties ir ar ko, pačumoties, bet tā viņi arī klīst un ganās. Un ko tu mums beigās ieteiktu?
Te pasaulē viss ir stipri savādāk, kā raksta reklāmās. Normund, liels paldies par sarunu. Fīderi tie ir samesti, bet mēs te gatavojam arī jau zveidzavu makšķerus un izmantosim divu veidu sistēmu. Viena būs ar slīdošo svinu un vienu pavadiņu. Pavadiņas man palika no bušu copes, tās arī izmantoju. Un otra sistēma būs, ka svins ir apakšā un ir divu pavadiņu sistēma līdzīgi kā uz butēm. Pavadiņas ar no bušu copes. Upes sastapām šos divus brašos makšķerniekus. Nu, kā ķerās? Nu, mēs gaidām vakar, tad mēģināsim kādu veidzavu noķert. Es piekrītu. Es aizmirstu pateikt, ka es esmu no PTV. No kāda TV? No par COP.LV televīzijas. Nu skaidrs. Tie. Ronald! Neesat par mums dzirdējuši? Kas jūs tādi esat? PTV. Es tiešām nezinu. Apniki! Zīsis pārta! Sveiki, vīri! Sveiki! Mēs no par COP.LV televīzijas. Jā, sveiki! Gribējām zināt... Sveiki, iedod mikrofonu paturēt. Jā. Ko jūs gribējāt zināt? Gribējām zināt, ko jūs šeit darat. Mēs gaidām vakaru un mēģināsim ķert veidzels. Jūs makšķernieku kartes ir? Divas. Parādiet, lūdzu. 1, 2. Ļoti smieklīgi. Ir. Jā. Negribās vilkt ārā rokas savas. Netīrs. Vai tad ar tādām rokām var ņemt makšķernieka karti? Gaļimajāt mazečkā. Tur makšķernieki vēl uz priekšu reizē viņiem uzprast. Es jau tikai pajautāju. Kas jūs tāds esat un ko šeit darāt? Es esmu ministrs. Kāds ministrs? Vienkārši ministrs. Un es tagad makšķerēju. Tāds normāls ministrs, ja? Normāls. Tāds foršs ministrs, ja? Tīnies no šeit. Tā labi, es jums neko tādu nespateicu. Un tā PTV speciālā reportāža no Lielupas krastiem. Izskatās, ka šodien šeit savākušies dažādi makšķernieki. Labdien! Nu tad tā, super feederi mums neizdevās, jo mums te viens personāžs sabojāja visu barību. Viens ministrs. Pārāk samitrināja visu. Un tad mēs jau tā kā pārtaisījām makšķerus uz veidzelēm. Tūlīt sāk stumst, mums jau ir iemests un viss notiksies. Un Cerams. gaidīsim vai nu ding, 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 vai arī... Tikai nerāda Voldiņu kādu standarts ņemt. Ok. Iman? Man ir iemests. Kas? Parādu lūdzu kādu triku. Labs triks. Ir? Vai nav? Jā? Jā, parāda. Pagriezies. Zemmērs pirmā veidzela. Vēl nav. Tā lai. Izraisini turēšu. Jau davai ātrāk, es sāku, man liekas, dzegt. Tas labi. Nu, spied. Es jau piespieda. Labi. Nu, pirmā veidzela bija 5:30, kā arī es teicu, bet bija Zemmērs un bija Voldiņam. Voldiņ? Ko nozīmē? Un bija Voldiņam. Kā parasti visi Zemmēri? Jā, nē, Nu, jā? tā ir laba zīme. Kāda? Ka 6:30 būs nākošajā. Aktivitāte kaut kāda, bet laikam, kad ir. Jā. Paņēmu uzreiz, bez... Kādam zvan? Kā vienmēr. Varbūt Normunds atkal zvana lielīties. Normunds zvana, prasa, kā iet, kā gāja. Necel. Necel Normundam. Nav svarīgi. Tehniski ķibel. Nu, Iman, ko tu saki? Man nav. Jā, un paņēma uz naktstārpu. Tu tikai tagad to saki? Ar to vajadzēja sākt. Ronald?
Jā, nu, kaut kas jau būs šovakar, es domāju. Nu, jābūt vienkārši. Tā nevar, ka nebūs nekā. Imants īsti kopsavilkums pēc komentāru. Varbūt tā, ka nebūs nekā. Mums tā ir bijis. Mums tā parasti ir. Ministrs, tas jūs? Kā ķerās? Ej prom! Baigas sils jau nav? Nav. Jā, tur jāiet pakaļ, tur nav variantu. Ko jūs reāli sacepu uztaisiet? Idioti, bļāt! Nu ko, kungi? Šķiet, ka kārtējo reizi. Nē, vai cik tas dīvaini nebūtu? Mēs atkal neko neesam noķēruši. Jūs neticēsiet. Tāpēc mēs laikam šodien celti pārtraucam. Jā, cik ir pulkstenis? Jau ir 22:49. Tas ir... Ja nav, tad nav. Līdz 10:11, jā. 10 stundas esam pavadījuši. Laižam vaļā mazos un braucam mājā. Labdien! Otrā diena. Jā, otrā diena. Ekspedīcija ar veidzaviem nesanāca. Tagad ir ekspedīcija uz mazu upīti, kur vasarā ķērās asari, līdakas, bija arī sapeli un āleni. Pa vienam. Voldiņ? Nu jā, Aigaram taisnība. Redzēs, skatīsimies, tad jau parādīsim, ja kaut kas būs. Šodien būs obligāti. Imants saka, ka ja nu kur, tad šeit noteikti ir jābūt. Šeit manās mājās es viņus... Bet vēl ir rezerves variants pēc tam arī. Es jūs apspēlēšu uz vienu asaku. Ok, skatīsimies, jā, tiekamies jaunās reportāžās. Upe ir bagātīga ar zivīm, vienkārši fantastiski daudz viņu šeit ir. Nu, tā tad upīte nebija. Tik devīga kā parasti. Nogājām, cik mēs nogājām pa upi? Aptuveni 3 kilometrus kaut kur. Es domāju, ka 2. Ne, no orientīries jau mums te ir tas, skaļi neteiksim. Jā, bet apmēram 3 kilometrus, tā kā izmirus upīte. Jā, neredzēja ne mailas, ne zīves, ne iznācienas. Baigi augstais ūdens līmenis, tāpēc. Un arī pats ūdens. Diezgan augsts un kājas sāsp. Jā, bet mums ir vēl tomēr pēdējais tas salmiņš, pie kur pieķerties, un tas ir tāds dīķīts, ezeriņš, meža, jā, un... Tur it kā ir līdekas un nav kaut kādas zīves. Nu, karūsas it kā jā, vajadzētu būt... Uz līni pasēdēs. Uj, kas tad te? Mežā tā mērs. Medības? Medības sezonu atklājam. Jā. Pārgājienu noslēdzam ar svinīgu... Kā saka, šis varētu būt viens no pēdējiem sezonas raidījumiem. Putu dzērienu. Šampūns. Šis varētu būt viens no sezonas pēdējiem raidījumiem, bet pilnīgi noteikti ne pēdējais. Viņš varētu būt viedīgi viens no pēdējiem. Jā. Labi, tad tiekamies pie ezera. Nu, tur mēs točni dabūsim dzīves. To es jums vienkārši apsolu, kungi. Kā saka, ja mēs tur nedabūsim, tad mēs nekur nedabūsim. Pat tirgu. Iedomājies, tev aizēja maksimāli pie zivu pārdevējas, saka, nu varētu dabūt šo te zivu. Nē!
aptuveni 3 stundas, ka esam tikuši ārā no meža. Un Imants mums izveda beidzot pie atvērt. Tas šitais būs tas īstais. Nu jā, pēc tās visas 2 dienu fiasko mēs beidzot ķersim zivis. Aha. Nu jāmēģina tur. Šeit ķerās vienkārši vaiprātā. Jā? Tie, kas tur bijuši vienkārši pēc tādas makšķerēšanas nekur citur nebrauc vairāk. Nu tad, Es vienkārši apsolu, ka te būs. nu tad pārsēnam makšķeres un Jā. ejam ķert. Nu, lai notiek, jā. Jā. Šajā vietā mums ir arī pirmā līdaka, jā. Pat mērs izskatās. Pat mērs izskatās, Vai jā. tuvuļot. Dabū viņu šejien. Tur nenāc, te būs. Nu, normāli. Opa. mēra līdaks. O, ir. Aiziet. Jā, tā jau arī bija mēra. Nu, re, kur vēl viena mēra līdaka. Un atkal operatoram, viņš labāk ķer nekā mēs. Dīzels šitais ir labs. Man jau liekas, ka dīķis šitais ir baigais. Vajadzēja arī vakar, teica Alsteit. Viņa aizgāja. Nē, aizpeldēja. Nē, nu aizpildēt jau, jā. Te jau mums ko izdzīvos. Līdz nākamajai. Tu saki 3, 2, 1. Jā, esot jau var. Davai. Labi, vēl mēs tiešām. Jau viņi iedzem tiltiņu, ja? Viņš tā maziņa, ne? Nu, tāda pat apmēram kā tās Nu bija. jāprasa. Tā Moskā tāpat. Vēlreiz tik neveiksmīga diena līdakai. Suns ej malā. Rikija, nu nečurpu. Rikija nečurpu. Nu, atkal mēriņš. Domā, ir mēriņš? Nu, plus mīnus. Nu, jā, tāds knapmēriņš. Lido ārā televizorā. No? Var, jā. Jā. Nu tā tad īsts rezumē par šīm burvīgajām 3 dienām. Aigar, varbūt tu sāks tradicionāli. Nu, labi. Tev ir ko teikt? Nu, īstenībā, jā, mēs labi atpūtāmies atkal 2 dienas. Un beigās operators pat mūs izglāba un noķēra kādu zivu. Vai nav tā kā bez zivīm? Jā. Jā, tās Parādīja jums, kā jāmakšķerē. Tās bija 4 līdekas un izglāba mūs lūk šāds te voblerīts ar apalas sarkans. Visas arī paņēmuši šo te, tika mētāts ar rotiņu ar vēl visu kaut ko, bet strādāja lūk tikai šis te Ronald. Bezcerīgs pasākums. Necentieties to atkārtot. Nemēģiniet to darīt mājās. Runājot par mājām. Jā, Tad laikam arī viss. Mēs tiekamies kad nākamajā Droši vien uz raidījumā? ledus, jā. Uz ledus, jā. Ziemas raidījums būs Jā. nākamais uz ledus. Tad līdz ledum. Tā. Ir pagājis zināms laiciņš, kopš esam ieradušies, mums ir radušies šādi tādi jautājumi. Gribējām pakonsultēties un apjautāties ar vienu no vadošajiem Latvijas makšķerēšanas ekspertiem. Ne jau kaut kādam tur. Tev ir kredīts? Pagad tā. Stop. Stop, viss. Vēl pa uz logiem. Nu tā tad ir pagājis zināms brīdis, mums ir radušies šādi tādi jautājumi un mēs izdomājām šo situāciju risināt uzzvanot vienam no Latvijas vadošajiem makšķerēšanas ekspertiem Normundam. Tātad zvanam Normundam. Sveiks, vai Normunds?
Varēja arī no krasta vienkārši ielaist.